Labvakar visiem, kuri ir pieslēgušies šim tiešsaistes semināram, kā arī tiem, kas skatīsies to atkārtojumā. Es ceru, ka jūs dzirdat mani, vai kāds varētu dot akcentu? Labvakar, jā, dzirdam. Labvakar, prieks dzirdēt. Tātad šī vakara mērķa autori ir vecāki, treneri un sporta entuziasti, kuri vēlās vairāk uzzināt par jauniešu fizisko attīstību. Ar jums kopā šovakar ir Kaizen Gym galvenais treneris Elvis Šukters. Sveiki visiem! Un es, viens no Kaizen Gym dibinātājiem, Oskars Enšteins. Turpinājumā, vai mums aizies otrais slaids? Tātad, apzinoties to, ka laiks ir visvērtīgākā valūta, mēs esam ieplānojuši īsu semināru, centīsimies būt maksimāli tieši un precīzi tajā, ko mēs stāstam, tad ir 45 minūtes. Sākumā mēs padalīsimies ar pāris aktualitātēm, kas ir jaunam Kaizenā, kā arī būs īsi atkārtojums no iepriekšējā semināra. Turpinājumā pastāstīsim, kādi ir treniņu veidi Kaizen Gym un kādi ir to treniņu veidu mērķi. Pēc tam pamatosim, kādam būtu jāizstāsta vispārējās fiziskās savotības treniņam jauniešiem, neatkarīgi no tā, kādā sporta zālē vai pie kāda trenējās jaunietis. Un tad arī pastāstīsim ļoti īsi par Kaizen pieejamiem pakalpojumiem un nākotnes attīstības soļiem. Un noslēgumā būs jautājumi un atbildes. Tā kā lūdzu droši rakstiet jautājumus čatā, uz tiem mēs atbildēsim šī semināra beigās. Ķeramies klāt. Pirmā labā ziņa ir tāda, ka Kaizen ir akreditēta interešu izglītības programmas status ir ieguvis. Tas nozīmē, ka vecāki iesniedzot gada ienākuma deklarācijas vidu var likt savu nepilngadīgo bērnu treniņu izdevums pie attaisnotajiem izdevumiem. Tā kā tas ir diezgan liels darbs, ko mēs paveicām un prasīja kādu laiku. Oktobrī mēs veicām jauniešu testus treniņu ietvaros. Šo testu galvenais mērķis mums ir motivēt jauniešu, un otrs, tas arī palīdz mums saprast to, kāds ir mūsu treniņu process, un ja šie rezultāti nav tādi, kādi mēs vēlamies, tad arī mums ir iespēja koriģēt šo treniņu procesu. Mēs turpināsim veikt šos testus vienreiz ceturksnī. Par datumiem mēs precizēsim, bet tie būs janvāra, aprīļa un jūlija mēnešos. Un par testu rezultātiem tiem vecāki, kuru bērni ir testējušies, jūs droši mums uzrakstiet, ja ir jautājumi, bet tā primāri tie ir vairāk. Mēs izrunājam kopā gan ar jauniešiem par to, ka mēs viņus motivējam, un kā jau minēju to, ka mēs atskatāmies uz to darbu, ko mēs darām ar jauniešiem. Tad ziemas brīvlaikā mēs organizēsim bērnu un jauniešu dienas nometni. Mums ir pieredze jau rīkojot gan vasaras diennakts nometnes, gan arī tikko mēs rīkojām rudens nometni un ir ļoti labas atsauksmes. Ja kādam ir interesi un vēlēšanās, tad Kaizen sociālās tīklos ir iespējams redzēt īsu video rulīti par to, kā mums gāja. Un drīzumā arī varēsiet sociālās tīklos redzēt, ka ir pieejama pieteikšanās priekš ziemas brīvlaika jauniešu nometnes. Tur būs dažādas fizikas un izglītojošas aktivitātes. Septembrī mums mainījās sistēma, mēs ieviesām abonementu sistēmu gan jauniešu, gan pieaugušos minigrupu treniņos. Un rezumē ir tāds, ka klienti, kuriem ir abonementi, apmeklē vismaz 2 reizes vairāk treniņus nekā pārējie klienti, kas attiecīgi maksā par vienreizējiem apmeklējumiem. Un ir 2 galvenie secinājumi. Pirmais secinājums, ka tad šie klienti, kuriem ir abonementi, ir fiziski aktīvāki, jo viņi apmeklē vairāk treniņus. Un tas nozīmē to, ka ir lielāka iespēja, ka mēs kopā varam sasniegt izvirzītos mērķus, vai tie būtu veselības mērķi, vai tie būtu sportiskie mērķi, vai būtu abi divi kopā. Un otrs, nemazāk svarīgs faktors ir tas, ka mēs tā kā apturam tādu neloģisko sistēmu, ka jo vairāk trenējies, jo vairāk maksā. Attiecīgi, kā iznāk sanāk tā, ka jo vairāk tu trenējies, jo vidēji lētāk sanāks viens treniņš. Un, ko mēs vēlamies nākotnē, mēs pēdējos pāris šos ceturkšus seminārus esam vadījuši. Ivars Ikstens bija vadījis, es vadīju, Elvis tagad pievienojās, bet nākotnē mēs gribam plānojam piesaistīt arī citu jomu speciālistu, uzturu speciālistu, sporta psihologus un tāds, lai jums būtu plašāka informācija pieejama par to, kā mēs darām, kāpēc mēs darām, un pats galvenais, ka tas būtu bez maksas un pēc iespējas jums tādā pieejamākā laikā, un arī tie cilvēki, kas šodien nevarēja pieslēgties, varēs redzēt šo ierakstu YouTube, mēs ieliksim pēc tam. Tātad īsi atkārtojums no iepriekšējā semināra, kas mums bija, un pirmais ir komunikācija. Runājot par jauniešu attīstību, ir
Mums nevajadzētu aizmirst par cilvēkiem, kur spēlē svarīgu lomu. Pārsvarā mēs runājam par jaunieti un treneriem, bet īstenībā tie esat jūs, liela daļa no jums, kas ir pieslēgušies, ir vecāki. Un šī trijāde jaunietis, vecāks un treneris veido sportisko trīsstūri un ir nepieciešama laba miedarbība, kuras pamatā ir laba komunikācija. Un no Kaizen puses mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību komunikācijai, un tas arī viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs organizējam šādus bezmaksas tiešsaistes īsos seminārus, kur mēs vēlamies paskaidrot, ko mēs darām, kā mēs darām, ka mēs vairāk rūpējamies ne tikai par kaut kādu vingrinājumu izpildu, bet īstenībā par jauniešu tādu daudzpusīgu attīstību. Un nevienmēr mums sanāk ar vecākiem parunāt pirms vai pēc treniņa, un daži jaunieši arī brauc paši uz treniņiem, tā kā šis ir tas brīdis, kad mēs tā kā varam uzrunāt ar jums, un bieži arī mēs dzirdam līdzīgus jautājumus. Tāpēc šī semināra beigās būs jautājumi un atbildes tādiem klasiskākajiem jautājumiem. Turpinājumā daudzpusīga attīstība. Kas ir tas, kas veido spēles vai sacensību rezultātu? Vai vienmēr uzvari ir labi un pretēji, vai vienmēr zaudējums ir slikti? Mums ir jāstāsta plašāk un jāsaprot, kādi ir tie faktori, kas nosaka, kā veidos rezultāts. Un ir 4 galvenie virzieni. Ir tehniskās prasmes, ir taktiskās prasmes, ir psiholoģiskās spējas un ir fiziskās spējas. Turpretī pārsvarā, uz ko tiek liekts pārāk liela uzmanība, ir uz šīm tehniskajām lietām un taktiskajām lietām attiecīgi jaunieks nodarbojas ar vienu sporta veidu, jau no agras bērnības, un sanāk, ka īstenībā tā ir agrīnā specializācija. Turpretī zinātniskā literatūra saka pārliecinoši, ka šī agrīnā specializācija un šaurā specializācija palielina lielo traumu risku. Tas ir viens. Otrs, tas process kļūst nebaudāmāks pašiem jauniešiem, kā rezultātā ir lielāks risks, kad jaunietis pamat sporta veidu vai vislielākā gadījumā vispār sportu. Un mums kā prioritāte vienmēr ir, lai bērni ir fiziski aktīvi, veseli, un ja bērns ir aktīvs, ir daudz lielāka iespēja, kad izaugot viņš arī būs fiziski aktīvs pieaugušais. Un zinātniskā literatūra iesaka to, ka ir šī daudzveidīga attīstība, un, ja mēs tā skatāmies, būtu ieteicams, protams, bērniem peldēt, iemācīties. Nākamais, ja mēs domājam par sporta veidiem, tad būtu kāds sporta veids, kur vairāk dominē roku kustības, tas varētu būt tenis, volejbols, basketbols. Tad otrs sporta veids, piemēram, būtu kāds, kur vairāk ir iesaistīta kājadarbība, futbols, hokejs. Ja bērns vai jaunietis baidās vai izvairās no tāda fiziska kontakta, mēs varam apsvērt par kādu cīņas sporta veidu iesaisti. Un arī, ko interesanti arī literatūra saka, kad ir ieteicams, kad jaunieši mācās nav obligāti mūzikas skolā, bet kādu instrumentu. Ja, šīs instrumenta apmācība, īpaši pašmācības ceļā, veicina kognitīvo spēju attīstību, problēmu risināšanu, un ja iemācās labi spēlēt šo instrumentu, tad arī nākotnē tas var kalpot tā kā par stresa samazināšanas instrumentu. Ejam tālāk, treniņš vairāk par spēli. Kāpēc? Treneriem vajadzētu būt viensprāts, ka priekš bērniem un jauniešiem process ir daudz svarīgāks par rezultātu. Spēle parāda to, ko jaunietis jau māk, bet treniņa procesā mēs varam attīstīt šīs prasmes vai iemācīties jaunas prasmes. Ņemsim basketbolu par piemēru. Spēles laikā ir viena bumba basketbola laukumā, un vairāk kā pusi no spēlētājiem sēž, diemžēl nepiedalās spēlē, un attiecīgi noskatās spēli no malas. Kamēr treniņā katram spēlētājiem var būt bumba rokā, un attiecīgi mēs spējam daudz vairāk iespēju mums ir pilnveidot mūsu prasmes. Svarīgi arī proporcijas starp treniņiem un spēlēm. Attiecīgi, ja jaunāks bērns vai jaunietis, šī proporcija ir stipri lielāka par labu treniņam, un ir attiecīgos sporta veidos, kad, ja jaunietis tiek līdz profesionālam sportam, tad varbūt, ka pat spēles ir nedaudz vairāk kā treniņi. Numur 4. Kad un kāpēc sākt fiziskos treniņus? Zinātniskā literatūra iesaka uzsākt vispārējās fiziskās sotības nodarbības, jā, nevis treniņus, bet nodarbības tā kā vairāk tāds caur prieku ir treniņš, ir vairāk tāds fokusēts un mērķtiecīgāks darbs jau sākot no 5 gadiem. Kāpēc tik ātri? Ir 2 galvenie priekšnoteikumi, kas ir jāievēro. Numur 1 ir tas, ka tas notiek kvalificēta un izglītota trenera vadībā, un otrais ir tas, ka bērns spēj uztvert un izpildīt treneru norādījumus. Ja? Tas vairāk tieši ir domāts par treniņa drošību, jo lielākais traumu risks bērniem ir vienkārši neuzmanības kļūdas. Kāds saskrienās, kāds kādam uzskrien virsū, tās nav tādas nopietnās traumas, kuras var redzēt pieaugušo sporta veidā. Ja mēs skatāmies no tā, ko jaunieši bērni iegūst no šīm fiziskām aktivitātēm, nodarbībām, ir no veselības skatu punkta tiek uzlabota
ķermeņa kompozīcija, kaulu un saistaudu stiprība, psihoemocionālā labklājība un samazināts sirds un asinsvadu slimību risks. No snieguma puses tiek uzlaboti spēka, ātruma, jaudas raitāji, kā arī pats galvenais tiek samazināts traumu risks. Un noslēdzošais 5. atkārtojums ir, kāda ir iespēja kļūt par profesionālu sportistu. Un realitāte ir tāda, ka par profesionālu sportistu ir ļoti grūti kļūt, un diemžēl liela darba nevienmēr pietiek. Lielās naudas arī īstenībā pelna tikai maza daļa no sportistiem, un arī mēs labi zinām, cik īsa, diemžēl, ir tā profesionāla sporta karjera. Fokusam vajadzētu būt uz vesela, pārliecināta, disciplinēta, mērķtiecīga un fiziski aktīva cilvēka izaudzināšanu. Un tiem, kam ir vēlme, talants, darba spējas, mēģināt nodrošināt labākās iespējas, labāko vidi, lai būtu iespēja kļūt par profesionālu sportistu. Ir daudz lielākas iespējas izaudzināt veiksmīgu biznesmeni, lielisku, vecāku, fiziski aktīvu un veselu cilvēku nekā profesionālu sportistu. Un šī ir viena no tām lietām, ko mēs ik pa laikam ikdienā saskaramies ar kādiem vecākiem, kuri ļoti motivēti, varbūt tā kā izdzīvot savas bērnības sportiskos sapņus caur jauniešiem. Tā kā es arī bieži saku, par profesionālu sportistu es īsti nevienam neiesaku, tas īstenībā ir daudz grūtāk, kā cilvēkam liekas, un tiešām tās lielās naudas pelna procentuāli ļoti maz cilvēku. Un, kā jau minēju, tā karjera ir tik īsa, ka pēc tam sanāk sportistam tā kā no sevi mēģināt atrast jaunu, to aicinājumu, jaunu darbu, un tas nav viegli izdarams. Bērniem Kaizenā piedāvā sākumskolu mini grupas nodarbības, kā es minēju, ko nozīmē nodarbības, un pamatskolas un vidusskolas mini grupas treniņus. Tas, ka Kaizen piedāvā nodarbības sākot no 6 gadu vecuma, nenozīmē, ka bērniem nevajadzētu nodarboties ar fiziskām aktivitātēm līdz tam. Vecumā līdz 6 gadiem vislielākais darbs gulstās tieši uz vecāku pleciem, un ir svarīgi, kad vecāki ikdienā gan ir aktīvi, gan spēlējās, gan rotaļējās, kad bērnam ir pēc iespējas mazāk laika tiek pavadīts sēdošā pozīcijā. Papildus šajā vecumā ir ieteicams apgūt peldēšanas pamatus, piedalīties vispār attīstījušos vingrošanas nodarbībās. Šie vecumi 6, 10, 10, 15, 15, 19, mēs neejam tieši pēc skolas vecuma, jo mēs arī pēc tam vēlāk, Elvis par to runās, mēs skatāmies arī pēc brieduma. Un varbūt kāds jaunieks, kurš atnāk 11 gados pie mums, viņš īstenībā sākumā, viņš varbūt ir tāds retardants, tāds vēlais bērns, viņš īstenībā sākumā kādu laiku trenēsies pie sākuma skolas. Turpretī varbūt būs kāds 9-gadīgais, kurš jau ir sācis piedalīties nodarbībās un treniņos jau agrākā vecumā, viņš ir nobriedušāks, akcelerēts, viņš jau varbūt var pievienoties tajā pamatskolē. Tā kā mēs neliekam, nav balts un melns, tomēr ir kaut kāda tāda pelēkā zona pa vidu. Un katrai vecuma grupai mēs esam uzstādījuši tādus galvenos stūrakmeņus, uz kuriem arī balstās mūsu treniņa organizācija un struktūra, par kuru pēc tam vairāk Elvis pastāstīs. Jūs noteikti redzat, ka ar zaļo krāsu ir iekrāsots vārds prieks. Un mēs liekam, ne tikai mēs, bet arī zinātniskā literatūra saka, ka uz to jāliek liels uzsvars. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā vecumā, kur sākumskola mums tas numur 1 stūrakmenis ir pats svarīgs, ir raisīta bērnā mīlestība, ja prieku pret fiziskām aktivitātēm. Ko tas nozīmē? Viņam veidojas tāda iekšējā motivācija, ka viņš vēlās iet, ka viņš grib iet ar draugiem ārā spēlēties, ka viņš aicina vecākus uzspēlējumu bumbu vai pamētāju kaut ko, vai kaut kāds cits rotos uzspēlējumu. Kad tā mīlestība ir izveidota, tad pēc tam, kad pienāks pamatskolas vecums, mēs jau varam domāt, attīstīsim vairāk pamata kustības prasmes, kas mums ir tāda sava veida bāze, lai pēc tam, kad mēs tiekam līdz vecākam posmam, mēs varam domāt par kaut fizisko spēju attīstīšanu. Un 15, 19 arī tāds interesants vecums, jo vidēji 15 gados ir lielākais risks jauniešiem pamest sporta veidu, un te ir tādi 2 virzieni pie 15 gadiem parasti. Ja jaunieci ir nedaudz noguši no tā sporta veida, pie kura viņš visu laiku trenējās, ideāli būtu, ja viņš vienkārši pāriet uz citu sporta veidu, vai vienkārši palikt tajā pašā sporta veidā, un treneris to apzinātos. Un treneriem ap 15-16 gadiem vajadzētu būt pēc būtības gataviem tādiem 2 veidu treniņiem, ir treniņu grupas ietvaros, ka viena grupa jaunieši ir vairāk tāda mērķtiecīgāka, viņi tā kā vēlās kļūt par profesionāliem sportistiem, attiecīgi mēs varam dot varbūt advancētākas treniņu metodas un tādas vairāk tādu mērķtiecīgāku darbu uz rezultātu, kamēr tie otri, kas vienkārši grib, man patīk futbols, man patīk volejbols, grib vienkārši piedalīties, man tie draugi, es gribu pavadīt laiku, un ir svarīgi, ka tas treneris cenšas noturēt tos jauniešus sportā.
Un, ja ir nepieciešams, varbūt arī tas jaunais pāriet uz citu sporta veidu. Mēs varam izmantot Kristiānu Fokarotu, Eiropas čempionu pludmales volejbolā, kā piemēru, kurš pēc būtības visu laiku spēlē basketbolu primāri un kaut ko tur miksē ar volejbolu, bet vienā brīdī viņš saprata, ka īstenībā viņam volejbols ļoti labi padodās. Tad viņš bija 50-50 un beigās viņš pārgāja uz volejbolu, 19 pasaules čempions, man liekas, un tikko kļuva par Eiropas čempionu. Tā kā tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir svarīga tāda daudzveidība, kad bērni, jaunieši nodarbojas ar vairākiem sporta veidiem, jo mēs nezinām, varbūt pēc kaut kāda laika bērns izaugs vai bērns neizaugs tāds, kāda katram sporta veidam tā sava antrometrija piemērotāka, varbūt tās intereses mainīsies un beigās viņš sapratīs, ka viņam padodās viens sporta veids, otrs sporta veids labāk nekā tas pirmais. Un noslēdzošais pirms nodod vārdu Elvim ir, ja vecākam ir, vai jums ir grūti izvēlēties, uz kuru treniņu iet. Ja, primārais mēs skatāmies pēc tā vecuma, kā jau minēju, mums ir sākuma skola, pamatskola, vidusskola, bet īstenībā pat galvenais mēs skatāmies uz tām prasmēm. Ja, kā minēja, ja jaunieks varbūt pirmo reizi sāk trenēties pie mums 16 gados, mēs vairāk fokusējamies uz pamatskolas vecumu, jo neatkarīgi no vecuma, tas varbūt pat profesionāls sportists, ja viņš nespēja izpildīt kvalitīvu pamatkustības, tad ar to mēs vienmēr sāksim. Ja atnāk kaut vai 24-gadīgs profesionāls sportists, mēs vienmēr sāksim ar to, ko taisa 10-15-gadīgi jaunieši. Un tad, kad tas jaunietis pierāda to, ka viņš spēj izpildīt tās kustību prasmes kvalitīvu, mēs varam domāt par to nākamo soli. Un tas trešais iemesls, faktors, kas vecākam jāņem vērā, lai kā izvēlēties treniņu, ir vienkārši vai bērns var paspēt, vai jūs varat paspēt bērnu aizvest uz to treniņu. Svarīgi pieminēt, ka sākuma skolas treniņa loģistika ir pilnīgi savādāka. Elis par to runās, ja, tur sākuma skola tur nemainās, bet, piemēram, kāds vidusskolas jaunietis var piedalīties pamatskolas treniņā, vai pamatskolas jaunietis var piedalīties vidusskolas treniņā, jo tur loģistika ir ļoti līdzīga, un treneris uz vietas tāpat spēja individuāli pielāgot darbu. Tā kā šeit svarīgi pieminēt arī to, ka mini grupas treniņš nenozīmē, ka visi dara to treniņu vienādi. Ja, ka tur tomēr ir kaut kāds nianses, un par tām vairāk ir Elvis pastāstīs. Elvi, lūdzu. Paldies. Jā, es pastāstīšu vairāk, kā veidojās vispār pats treniņš Kaizenā. Mēs to pielāgojam gan savai vidē, gan saprotam pasaules pieredzi un saliekam to visu kopā un izveidojam to savu to struktūru, to organizācijas metodu, ko mēs izmantojam šodien tieši Kaizenā. Jā. Kas mūs stimulēja pārēt ja kāds atcerās, kas mūs stimulēja pārēt no 6 cilvēkiem uz 8 minigrupā, galvenais faktors ir tas, ka mēs gribam motivēt bērnus un jauniešus nākt biežāk. Un bieži vien tie laiki, kad bērni un jaunieši tika, tas bija laiks, kas viņiem visiem vienādi der. Līdz ar to mums tas skaits bija jāpalielina. Plus mūsu abonementu sistēma tagad ir panākusi to, ka bērni un jaunieši tiek vairāk, jo tas sanāk arī izdevīgāk. Jā. Otrā būtiskā lieta, tā minigrupu individuālā pieeja. Mēs saprotam tās fiziskās spējas, emocionālo un psiholoģisko briedumu un attiecīgi pielāgojam to procesu, saprotam, kurā no tiem vecumiem mēs ietilpstam, jeb jaunietis ietilpst, un cenšamies caur tādu arī prizmu vest caur tiem treniņiem. Kā Oskars minēja, noteikti ir jaunieši, kam patīk vienkārši vairāk spēlēties. Mēs arī viņus nespiežam nekur steigties tur uz vidusskolas vai pamatskolas vecumu, bet mēs viņu paturam varbūt ilgāk sākumskolas vecumā, kad mēs komunicējam ar vecāku, ar bērnu, no abām pusēm jautājam, vai tas patīk, vai tas apmīra un tā tālāk. Aizvietojušie vingrinājumi īpaši svarīgi augšanas periodā, straujā augšanas periodā, kad bieži vien jaunieši bērni nāk kaut kādām sāpēm, īpaši papēžos un ap ceļu rajonu, ja, vai tas būtu virsceļa vai zem, tas ir specifiskāk. Un bieži vien tās ir traumas, nevienmēr organizētās aktivitātēs, tās ir vienkārši brīvā laika pavadīšanas traumas un tāda tipa traumas, kuras mēs saprotam, viņam ir tāds un tāds segments varbūt jāizstāj, mēs kaut kādu daļu no treniņa vai izņemam ārā, aizvietojam vai ievietojam kādu individuālo vingrinājumu, kuru viņš patstāvīgi var veikt. Ja, tas būtu tas galvenais. Nākošais pie treniņa organizācijas ir, kā Oskars jau minēja, mēs jau atkārtošos atbilstoši vecumam, ja, bet vairāk tieši tā, lai tas bērns vai jaunietis jūtās, kad viņš jūtās droši tiešām tajā vidē, un viņam nav tāda bijība ne no grupas partneriem, ne no trenera, ne tā apkārtējā vide, viņam liek justies tādā diskomfortā. Atbilstoši kopējam slodzes apjām nedēļas griezumā.
Ko tas nozīmē? Mēs katram jaunietim paprasam, ko viņš dara brīvajā laikā, vai viņam ir fiziskās aktivitātes ārpus Kaizen, vai tās ir cik sporta stundas skolā viņam ir, vai viņš nāk šodien pēc sporta, pēc treniņa vai kāds cits lietas, ko viņš dara brīvajā laikā. Tas ir ļoti būtiski, lai saprastu, ka varbūt mēs varam rekomendēt tikai 1-2 treniņus, lai gan bērns vai jaunietis vai kāds vecāks vēlās tur 3-4 treniņus. Ja, un to mēs attiecīgi cenšamies arī paskaidrot, ka ir svarīgi ievērot tādu principu, cik vecs ir bērns vai jaunietis, tik treniņstundas, organizētas treniņstundas nedēļā drīkstētu būt, ieskaitot sporta stundas, ieskaitot pulciņus, kur ir diezgan aktīva darbošanās, ieskaitot treniņus un fiziskos treniņus, tas viss summējums. Un atbilstoši nepieciešamai intensitātei, kas nozīmē, pieņemsim, kad bērns vai jaunietis izteikti trenējās kādā cīņas sporta veidā, kur ir ļoti augsta intensitāte. Tas nozīmē, ka mēs kaut kādu treniņu daļu iespējams pielāgosim nedaudz zemākā un neprasīsim no viņa varbūt tik lielu atdevi, lai viņš visus treniņus nepavadītu augstas intensitātes slodzē. Un otrādi, ja tiešām ir varbūt kāds skrējējs vai sporta veidu pārstāvs, kurš uz izturību tendēts, mēs atkal tieši mēģinām aizpildīt tās nišas, kas nav aizpildīts tajā ikdienas kaut kādā darbībā, brīvā laika pavadīšanā vai citā treniņā. Nākošā būtiskā lieta - problēma zona vingrinājumi. Ja, kā jau es minēju par tiem augšanas straujiem periodiem, traumām, un principā tās ir tās galvenās lietas, kas mums jāievēro. Jaudas segmentā mēs iespējams kaut ko aizvietojam, pēc iespējas vienkāršāk un bērnam jaunietim saprotamāk tie spēka vingrinājumi, kur var izraisīt kaut kādu diskomfortu, un tas ir izturības segments. Ja, bieži vien tas ir arī skriešana, tāda tipa slodze, kas ir, kas liek just diskomfortu vai sāpes, tādas lietas mēs noteikti nedaudz izlaižam. Ja nepieciešams, mēs bieži izstrādājam kaut kādus mājasdarbus, tie 3-5 vingrinājumi, pavisam vienkārši saprotami, mēs bērnam jaunietim to pastāstam treniņa laikā, pirms treniņa vai pēc treniņa, pārliecinamies, ka viņš saprot un ik pa laikam pārjautājam, kā viņam iet. Vai viņš atcerās, kas pieņemsim vingrinājuma laikā, jājūtas vairāk un tā tālāk. Papildus vingrinājumi pirms pēc treniņa. Tas jau ir, kad mēs tiekam pie tādām problēmu zonām, kas ir specifiskākas, kad mēs gribam vairāk sagatavot varbūt ķermeni pirms treniņa, vai tas būtu Kaizen treniņš, tas būtu hokeja, futbola, basketbola treniņš, bet kaut kādas mazās lietiņas, ko izdarot, tas bērns vai jaunietis uzreiz jutīsies labāk, vai attiecīgi pēc treniņa. Un būtiski mums vienmēr ir komunicēt ar vecākiem, vai viņš pieņemsim mājās šos vingrinājumus dara, vai mēs savstarpēji starp treneriem redzam, ka tas bērns jaunietis arī to izpilda pirms mūsu treniņiem, vai attiecīgi pirms kāda cita treniņa. Un tādā, gribētu teikt, galējas nepieciešamības gadījumā mēs konsultējamies ar Kaizen speciālistiem. Ja? Tie fizioterapeiti, kas mums ir principā burtiski rokas stiepiena attālumā, turpat kabinetos ar mazākām, lielākām problēmām mēs noteikti varam komunicēt un nevis izraut bērnu varbūt vai jaunieti ārā no kaut kāda treniņa procesa, bet pavisam nelielas izmaiņas veicot treniņa procesā vai vingrinājumos, mēs viņu varam saglabāt tajā pat grupā, un viņš noturēs to sajūtu, to piederības sajūtu grupai, un viņš īsti nekur arī iespējams nepazudīs, un es domāju, mēs būsim visi tikai ieguvēji. Jā, ko mēs uzsākām šī gada, man tā liekas, ka pavasarī, ja nemaldos, ir iknedēļas snieguma testi, ja, horizontālais un vertikālais lēciens. Horizontāls tātad lēciens ar 2 kājām uz priekšu un ar 1 kāju sāniski. Vertikālais lēciens no vietas un ar ieskrējienu. Principā, cik tālu tu vari aizlikt un cik augstu tu vari uzlikt. Kāds ir tas primārais mērķis snieguma novērtējums, kur mēs atrodamies šobrīd. Ja, mums jāsaprot, kur mēs atrodamies pret sevi šobrīd, pret grupu, pret saviem vienaudžiem, un tā mēs tikai varam sākt izvirzīt kaut kādus mērķus, atbilstoši tām savām spējām, vecumam. Ja, tādā veidā mēs arī panākam to, ka mēs motivējam to bērnu jaunieti. Tā ir neliela kā sacensība, ja, kas atkal sacensība pret sevi, sacensība pret savu grupas biedru, komandas biedru, iespējams kāds nāk ar skolas biedru. Ja, tas ir lielisks veids, kā mēs varam stimulēt to bērnu jaunieti, parādīt no sevis katru reizi aizvien labāk un labāk rezultātu. Monitorings. Monitorings ir vairāk
lai saprastu paši un paskaidrotu bērniem, jauniešiem, arī vecākiem, kad progress nekad nav tāds lineārs un neiet tā taisnā līknītē tikai uz augšu. Jo ir tāpat tumšāks laiks sācies, skola, mājas darbi vairāk, kaut kāda ikdienas stress, kas ietekmē, un nevienmēr tas progress būs lineārs taisnā līknītē uz augšu, bet būs kritumi, būs kāpumi, bet mums jāsaprot to, ka tā kopējā tendence uzlabojās, ja, ka mēs paliekam labāki, bet ja mēs nepaliekam, tad mēs meklējam vienkārši to atslēgas lietu, kas neļauj mums palikt varbūt labākiem attiecīgajos rādītājos. Un kas jau vairāk, teiksim tā, vidusskolas vecumam atbilst, tā ir tā izglītošana. Tas ir paskaidrot, kāpēc vispār mēs to darām, ko mēs varam sasniegt un kas mums ir jādara, lai mēs šos izvirzītos mērķus sasniegtu. Vai tie ir vingrinājumi, vai tas ir varbūt uzturs kaut kā jāpamaina, vai miegā kaut kur mums ir jāpiekuriģē kaut kādas mazas lietiņas. Un tas ir ļoti svarīgi viņiem likt saprast, un lai viņi arī pretēji atgrieztisko saiti veido jautā, kā es varētu palikt labāks, jo tā bieži vien ir, īpaši mērķiecīgākie, citīgākie jaunieši, viņi uzreiz jautā, kā es varu uzlabot šo vai to rādītāju. Ja, tas ir īstenībā liels prieks, ka viņi jautā, inicē kaut kādu to vēlmi darboties un darīt vairāk un labāk. Jā, izglītojošie faktori, ko mēs iekļaujam katrā treniņā, tas ir dienas ziņa, jeb mācība. Mēs jebkuru treniņu jauniešiem vai bērniem sākam ar tādu jautājumu viņiem vai tādu dienas atziņu, pieņemsim, kas ir svarīgākais, lai atjaunotos. Vai pieņemsim, ko mēs par Oskaru jautājam. Uz sitienu tāpat teikt. Par ēšanu, jā. Par miegu, par disciplīnu, par kārtību. Jā, par tādu kultūras veidošanu. Un tad mēs tā komunikācijas veidā, pirmās reizes bija nedaudz, teiksim, stīvāks un vairāk mēs stāstījām, bet jau veidos tāda kā komunikācija starp bērniem un treneriem. Otrā lieta, tas izglītojošais ir psihoemocionālā labsajūta, kad jūtās droši šī vidē, jo tas ir galvenais mērķis mums, lai viņi jūtās droši, kad viņus te uzklausīs, viņus pieņems, viņiem palīdzēs, jo tikai tādā veidā, ka tu jūties droši, tu vari palikt labāks. Citādāk tā ir tāda bailes vai bijība. Nu, mēs nevaram gaidīt, kad bērns vai jaunietis atklāsies, vai viņš parādīs savu kaut kādu iespēju potenciālu, tāpēc mums ir svarīgi radīt to drošo vidi, un tāpēc arī mēs pielāgojam kaut kā tās grupas, vai tā ir sākumskola, pamatskola vai vidusskola, un attiecīgi varbūt novirzam uz konkrētu laiku, kur varbūt kāds mazāk jaunieši pieņemsim grupā. Tas mums ir ļoti svarīgi. Vingrinājuma hierarhija, tas galvenokārt attiecās uz trenažieru zāli, kad pamatā mums ir svarīga izpildījums, jeb vingrinājuma tehnika, kam seko atkārtojumu skaitu palielināšana, un tikai tad nāk klāt pretestība. Ja kāds no iepriekš minētajiem faktoriem netiek izpildīts, mēs paliekam pie tā iepriekšējā, kamēr mēs sasniedzam mērķi, jā, mēs gribam tehniku, mēs esam devuši tehniku, ok, mēs pieliekam klāt atkārtojumu skaitu, mēs sasniedzam kaut kādu noteiktu atkārtojumu skaitu ar bez svaru vai nelielu pretestību, attiecīgi, un tad mēs varam likt klāt jau lielākas pretestības, kas ir attiecīgi tuvinās tādam vidusskolas vecumam un grupām. Un atbildība pret sevi, jā, pret sevi, cieņa pret sevi, kā es izturos pret sevi, tā arī noteikti citi izturēsies pret mani. Gribam radīt to iespaidu, kad mēs katrs pats esam atbildīgi par tām savām darbībām un kad obligāti treneram vienmēr nav jāredz, ko tu dari, lai saprastu, ka tu ar atdevi strādā vai nedari atdevi. Plus no šī izriet tāda līderība, kad mēs bieži vien sadalām grupās, īpaši jaunākos, un vienu izvirzam kā līderi, kurš varbūt vai nu ir spējīgākais vai aktīvākais. Līdz ar to viņam nākās uzņemties atbildību, jeb līderību par citiem, un tas, man liekas, arī tādā veidā mēs palīdzam viņam kļūt tādam nevis tikai oratoram jautrības ziņā, bet oratoram un tādam baravadonim, bet tādam līderim tiešām grupas ziņā, ka viņš tiešām paliek labāks. Un pārējiem viņš arī palīdz. Un jā, noslēdzošais ir, es pat citreiz teiktu, ka šis ir mūsu tas tā kā primārais savstarpējā sadarbības starp segmentiem. Un starp segmentiem mēs esam ielicis vecāki, jo man liekas, tas ir tiešām būtisks faktors, jo bieži vien ir lietas, ko bērns vai jaunietis trenerim nemaz negrib teikt vai nepasaka, un viņš pasaka vecākam vai otrādi tieši. Varbūt vecākam viņš kaut ko nav pateicis, bet trenerim pasaka. Un tad ir svarīgs tas 3 stūks, ko Oskars jau sākumā minēja, bet ko mēs vēl pielikām šeit klāt, tas ir fizioterapeiti,
Jā, bieži vien varbūt ar citu personāžu mēs varam palīdzēt kaut kā ar konkrētāku frāzi vai vienu tādu saucamu maģisko teikumu palīdzēt bērnam jaunietim. Un diagnostika klāt nāk jau iepriekš minētajiem faktoriem. Monitorings, saprast izējas pozīciju un tā tālāk. Jā, galvenās lietas šiem vecumiem, kā Oskars minēja, mums ir tāds no piedzimšanas līdz 6 gadu nogriezuma tāds vecums, kur lielākā atbildība gulstās uz vecākiem, ja, radīt to jau ieradums kustēties, ieradums aktīvi pavadīt laiku, kam seko sākuma skolas vecums orientējoši mums tas ir no 6 līdz 10 gadi. Tās ir pamata prasmes rāpot, skriet, iet, pārvietoties dažādiem lēcieniem. Tās ir manipulācijas prasmes, ja mest, tvert, ripināt, spērt un līdzsvars, ja stabilizācija, precīzāks vārds. Jā, mēs varam diskutēt, cik precīzi mēs varam iztulkot no angļu valodas, bet jā, tās ir tās pakārtotās prasības, kas darot pamata lietas, mēs viņus iekļaujam. Un tad ir pamatskola, vidusskola, kas vizuāli izskatās super līdzīgi. Principā liekas, ka nav, tā arī tur nav atšķirības, bet mainās prasības pret to bērnu vai jaunieti. Ja, pamatskolā mēs gribam, lai viņš izpilda dažādas kustības. Mēs varbūt kaut kur zaudējam uz nelieliem tehniskiem izpildījumiem, bet mēs vairāk kustības gribam iemācīt viņam. Turpretī vidusskolai prasības aug, jo arī pretestības un tie svari aug. Ja? Tās ir galvenās lietas, kā viņas atšķirās prasībās. Jā, tad sākuma skola, kāpēc mums ir svarīgi tās pārvietošanās prasmes, lai attīstītu tādas lietas kā iešanu, skriešanu mazākajiem, pēcākajā periodā no tiem 6 gadiem atspērieni, lēcieni, palēcieni, un rāpošana, rāpšanās, kāpšana un velšanās. Jā, visu to mēs darām ar tādu nedaudz, kā Oskars minēja, galvenais ir prieks, un tad mums ir tādas spēles rotaļu metodas, kuras mēs izmantojam pārvietošanās mainīgā vidē, lēcienu, skrējienu uzdevumu un sacensību spēles. Ja? Caur tām visām lietām mēs cenšamies viņiem iemācīt, ka kustēties nav obligāti jābūt tādam monotonam darbam, bet šī gadījumā, kā video redzams, tās ir tāds dzīvnieku kustība pārvietošanās pāri kastēm. Ja? Pieņemsim, leoparda skrējiens, kā piemērs. Okay? Tāpat ir ļoti svarīgi viņiem mācīties velšanās, ja grupēšanās. Lielākais ieguvums bieži vien patiesībā ir pārvarēt bailes, ja, kas īstenībā bieži vien tam bērnam jaunietim ir nevis tas vingrinājums kā tāds, bet liekas, es to nevarēšu, man ir bail, es esmu redzējis, ka tas ir grūti vai kāda cita veida tas stimuls, pat grūti pateikt bieži vien. Bet šādā veidā mēs soli pa solim viņiem, gribētu teikt, pat nedaudz iemānam tos vingrinājumus, un ja es nesaku vārdu kūlens, iespējams, viņš pat nenojauš, ka viņš ir metis kūleni. Bet viņš saka, ka man šitas patīk, es ar jautrību to visu varu darīt. Nākošā lieta – priekšmetu manipulācijas, ko mēs panākam, kāpēc tas būtu vajadzīgs. Tas tvēršanas, mešanas, spēršanas prasmes, tā ir grūšana, pilkšana, ripināšana, ja, un sitieni, metieni. Tas vairāk trāpīgums. Šī gadījumā video arī redzam, ka tas ir mest un ķert, un diezgan trāpīgam jābūt. Tā kā nevar nodalīt priekšmetu manipulāciju un to stabilizāciju, kas būtu nākošais segments. Kā mēs to panākam? Dažādu bumbu spēles, dažādas stafetes, sadarbības spēles, darbs pāros grupās un tā tālāk. Ja? Kā video redzam, pat vienkāršas lietas, kā pārvietot kastes zālē, mēs varam pārveidot kā tāds reāli pamata vingrinājums, ar kuriem mēs attīstam gan pamata prasmes kā grūšana, vilkšana, ripināšana, gan tiešām spēka vingrinājums, kas viņu izpildījumā īstenībā ir tiešām grūts. Ja man tas varbūt izskatās diezgan vienkārši, tad viņam šo kastu pacelt, tas ir diezgan izaicinoši. Okay? Un tāpat ir rāpšanās. Mums rāpšanās siena nav, mēs to veidojam uz kastēm. Ja, un tas nemaz izrādās nav tik viegli arī man, kā redzam, bet gandarījums ir. Okay. Ja, un tās stabilizācijas spējas, kāpēc?
attīstīt veiklību, kustību koordināciju, rotējošās kustībās, izvairoties reakcijas ātrumam. Ja? Attīstīt lokanību, noliekšanās, stiepšanās, attīstīt locītavu stabilitāti, piezmēšanās, karāšanās, pagriešanās. Ja? Atkal, kā mēs to izdarām? Līdzsvara vingrinājumu, spēka vingrinājumu ar savu svaru un rotaļspēles, jo lielākā daļa vingrinājumu bērniem un bērniem ir tieši ar savu svaru. Viņi neko tādu smagu neceļ, jo bieži vien viņiem tas savs svars jau ir izaicinājums. Ja? Piecelšanos no grīdas ātri, veiklība, reakcijas ātrums, ja? Līdzsvars atkal. Tādu vingrinājumu pavisam vienkārši izmantojot, bet ievietojot tos loģiskā struktūrā, mēs varam panākt tās pamatlietu iemācīšanu bērnam un jaunietim. Jā. Tad seko pamatskolas vecums. Jā, jau pamatskola un vidusskola. Vingrinājumi ir līdzīgi, prasības atšķirīgas. Jā, ja pamatskolas vecumā mēs prasam tās prasības ir nedaudz zemākas, tad vidusskolas vecumam mērķtiecīgāk un jau konkrētas lietas mēs noteikti prasam. Bet kā mēs to panākam? Kāpēc? Uzlabot kustību kontroli un mobilitāti, paaugstināt ķermeņa temperatūru, psiholoģiski un fiziski sagatavot treniņam. Jā, principā no tās ikdienas kaut kādas dunas mēs pārējām treniņa režīmā, un caur šo aktivizāciju mēs to arī cenšamies panākt, kā statiskā stiepšanās, mobilitātes vingrinājumu, augumu jeb core stabilitāti. Ja? Šeit tiek izpildīt, piemēram, plecu mobilitātes vingrinājums. Visi šie vingrinājumi tiek izpildīti uz grīdas, noteiktā secībā. Bieži vien viņi var būt pat par grūtu kādam. Mēs pielāgojam to vingrinājumu arī tam bērnam vai jaunietim. Nav tā, ka mēs, ja visiem ir, pieņemsim, atnākuši mums 8 cilvēki grupā, nav tā, ka visi darīs vienu. Jo pamatu lietu var iedot vienu, pieņemsim šo 4, un pieskarties plecam jau ir daudz grūtāk. Vienkārši noturēties daudz vieglāk. Tāpēc arī pamatskolas vecumu mēs iespējams dosim kaut ko pavisam vienkāršu, nesarežģīsim. Vidusskolas vecumu iespējams pat sarežģīsim kaut ko tādu, lai viņam ir izaicinājums. Jo nevar būt tā, ka viņš pēc šī segmenta īstenībā ir pavisam relaksēts vēl un tādā veidā. Ja? Vingrinājumi ir dažādi. Vingrinājumi aizņem visus tos segmentus, ko iepriekš jau minēju. Pārsvarā tas laiks, ko mēs šeit pavadam, ir 10 minūtes. Nedaudz prieka mēs šeit ieviešam. Vienmēr pēc kustība aktivizācijas uz zemes mums seko spēle. Ja spēle, jeb rotaļi, kas ir zemes intensitātes, balstīta reakcijas ātrumā, tad tiešām atkal noķert to sajūtu, ka bērns jaunietis ir pārslēdzies pilnīgi 100% uz treniņu. Ja, jo kamēr varbūt viņš pilda vingrinājumus, viņš to nevar panākt, bet kā viņam iedot citu fokusu, kā viņam iedot kaut kādu sacensību to garu, viņš automātiski bieži vien panāk to sajūtu, ok, esmu šeit un tagad esmu pilnā fokusā. Pēc šī seko kustība aktivizācijas stāvus, ja, aptuveni 5 minūtes, kāpēc mēs to darām, uzlabot koordināciju un līdzsvaru, uzlabot reakcijas laiku, uzlabot pēdas ātrumu un spēku. Kā dinamiskā stiepšanās, kā redzam video, un koordinācijas ritmu vingrinājumi. Mums izteikti ir, mēs noteikti darām stiepšanās vingrinājumus lielākajiem muskuļiem. Ja? Tās pārsvarā ir kājas, tās ir kāja priekšpuses, aizmuguras, ikra muskulis, ap gurnu noteikti, un pēc tam mums seko tie koordinācijas ritmu vingrinājumi. Galvenais uzsvars ir vai no ap gurnu, vai no ap pēdu. Ja? Divas lietas, kas visvairāk producē to stingrību pēdā gurnā un kā mēs pārvietojamies. Ja? Sprinti, lēcieni, tas viss nāk no gurna, ceļa un pēdā. Ja? Mums svarīgi vienkārši aktivizēt tieši tos segmentus ar dažādiem vingrinājumiem. Šeit mēs redzam viņus visu statiskā aizpildījumā, pārsvarā mēs viņus darām dinamiski. Ja, un arī pēc šī segmenta mēs izmantojam kādu aktīvāku spēli. Ātrums, veiklība, jauda. Visgarākais no segmentiem tieši sākuma daļā var aizņemt līdz pat 20 minūtēm. Okay. Kāpēc? Uzlabot eksplozivitāti. Video redzams, kā mēs sagatavojamies vēl eksplozīviem vingrinājumiem, uzlabot bremzēšanu un pātrinājumu, kur bieži vien patiesībā mēs novērojam arī tās kaut kādu traumu riskus lielākos. Bremzējot, mainot virzienu,
vai pātrinoties, ātri uzsākot kustību. Ja, tipiskākās tās traumas tieši tādās kustībās. Tāpēc mums ir svarīgi visi tie segmenti pirms, aktivizācija uz zemes un dinamiskā stiepšanās plus kaut kāda kāja un kāja darbība ritmika. Jā, un vēl viens kāpēc ir uzlabot sportisko sniegumu. Jā, no šīs segmenta mēs tiešām vēlamies maksimālu jaudu panākt. Kad bērni jaunieši, īpaši jaunieši, saprot, kas ir atdeve, kas ir maksimāla piepūle, un ka tikai tā mēs varam īstenībā panākt to rezultātu, kas ir palikt labākam, ātrākam, augstāk, tālāk lekt, un tādā veidā. Jā, kā lēcienu 3 kustību plaknēs, uz priekšu uz sāniem vertikāli, rotācijās, sprintu un veiklības vingrinājumu 3 kustību plaknēs un medicīnas bumbas metienu. Jā. Vingrinājumi ir daudz un dažādi, lēcieni ir daudz un dažādi. Okay. Un tad ir pretstības treniņš, svari 2 līdz 25 minūtēm. Atsevišķos gadījumus, man liekas, tas var būt vairāk, ja mums vajag ekstra vingrinājums iedot. Kāpēc? Kā jau Oskars minēja, palielināt kaulu un saistaudu stiprību, palielināt muskuļu šķiedru piesaisti, palielināt spēju, ātri parādīt spēku, atvainojos, jo tas rate of force development ir diezgan sarežģīti tulkojās, un tas ir cik spēcīgi un ātri var projicēt to kustību. Vienkāršā vārdā jauda būtu, man tā liekas, ļoti precīzi. Kā pamatkustību vingrinājumu, jau ar apsmagojumu arī, vingrinājumu dažādās kustību plaknēs un ātrumos, attiecībā pret vecumu pamatskolu, vidusskolu, un izmantojot ķermeņa svaru, brīvos svarus, gumijas un dažādus citus rīkus. Ja, tie, kas ir bijuši kaizeni, noteikti zina, ka nav tikai hantels un svars tieņi, bet ir arī cits inventārs. Enerģijas sistēmas treniņš. Iekļaujoties kaut kādā laikā, mēs cenšamies to treniņu veidot uz 75 minūtēm, 10 minūtes enerģijas sistēmas treniņam. Kāpēc? Palielināt spēju uzturēt un atkārtot darbu. Ja? Uzlabot atjaunošanās procesu un uzlabot sportisko sniegu. Kā mēs to panākam? Ar īsiem maksimālās atdeves intervāliem, ar vidējiem intervāliem, kas ilgs no 10 apmēram 2 minūtēm, kas būtu tiešām tādi ar submaksimālu slodzi. Ilgi to nevar tolerēt, bet mēs redzam, ka bērns vai jaunietis vai attiecīgi sportists ir maksimāli atdevis. Un tad ir aerobā sistēma, jeb sistēma, kas principā var strādāt nebeidzami ilgi, līdz kamēr baterijas, kā saka, beidzās. Un kam seko atsildīšanās 5 minūtes aptuvenais laiks, tā ir svarīga treniņa daļa, par ko mēs īstenībā bieži aizmirstam. Kādi galvenie iemesli, kāpēc mēs to darām? Nomierināt centrālo nervu sistēmu. Ja, tā ir parasimpātiskā nervu sistēma, kas samazina sirdsdarbību, sašaurina asinsvadus, nomierina principā ķermeni. Ja? Kā mēs to panākam? Līdzsver un pēdu vingrinājumi, stiepšanās un mobilitātes vingrinājumi, elpošanas vingrinājumi. Piedāvājam dažādas opcijas, lai nav tā, ka mēs iesprostam tikai pie vienu, tas varbūt pat paliek garlaicīgi, bet mēs panākam kaut kādu ekstra efektu. Tas būtu tas galvenais. Tālāk. Paldies, Elvi. Pārdod. Bija ļoti izzinoši, es arī kaut ko jau mazināju. Tātad ļoti ātri iziesim cauri Kaizen nākotnes darbiem. Mēs aizvien turpināsim rīkot šos testus vienreiz ceturksnī un arī bezmaksas seminārus vecākiem treneriem un citiem sporta entuziastiem, kam interesē šādas tēmas. Kā minēju sākumā pie aktualitātēm, mūsu plāns ir iesaistīt arī uzturu speciālistus un citus ar veselību un sportu saistītus speciālistus, lai būtu tāds plašāks skats jums. Otrais ir, mēs darbojamies pie vingrinājuma bibliotēkas izveides online platformā. Tas nozīmē to, ka mums varētu būt atvieglots attālināts darbs. Piemēram, ja kāds jaunietis dzīvo tālāk no Rīgas, viņš atbrauc, mēs viņu notestējam, kaut kāds iepazīšanās treniņš, mēs viņam iedot mājas darbu un attiecīgi mājās būtu kaut kāds fails, kur varētu noklišināt, atverās vingrinājums un palielināt to iespēju, ka tas vingrinājums tiek izpildītāks kvalitīvāk. Trešais, turpināt attīstīt Kaizen nometnes segmentu. Mums ir pieredze gan rīkojot diennakts nometnes, gan dienas nometnes, ja bērniem, jauniešiem un nākotnē plānojam arī veidot nometnes ģimenēm gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, kur var braukt atpūsties, un tajā pašā laikā bērniem ir iespēja sportot, un arī, ja vēlas, tad arī vecāki tiek fiziski nodarbināti, ne tikai saulītē silīties.
Un certais veicināt sabiedrības izglītību par fizisku aktivitāšu nozīmi ikdienā un aktīvu treniņu procesu. Un tas ir īstenībā tāda pēc būtības mūsu tāda misija, ko mēs cenšamies sasniegt ar dažādām metodēm, ar semināriem. Mēs vadām dažādās sporta skolās, pašvaldībās, sporta organizācijās ar vienkāršu komunikāciju, gan treniņos, gan ārpusē. Tā kā tas ir numur viens. Vesela sabiedrība ir, visi būs ieguvēji uzreiz. Ļoti īsi, Kaizenē vairāk kā tikai treniņi. Cik esmu dzirdējis, tad diezgan daudz cilvēku ir pārsteigti par īstenībā to, ko mēs piedāvājam, jo pārsvarā tas asociēts tikai ar treniņiem. Un, protams, tie ir individuālie treniņi, tie ir minigrupu treniņi, bet pie mums arī trenējās kaut kādas komandas, gan jauniešu, gan pieaugušo. Un braucam ārpus Kaizenē arī vadām treniņus, arī uzņēmējiem vadām treniņus. Atvainojos, ka es diezgan ātri runāju, bet tagad gribas tādā finiša taisnē, tā kā es novērtēju jūsu laiku. Fizioterapija, konsultācijas, ārstnieciskā vingrošana, gan individuāli, gan minigrupās līdz 3 cilvēkiem, dažādas masāžas, teipošanas ir pieejams, kā Elvis jau minēja arī, ja tu kāds notraumējās, tad tepat ir pieejami dažādi speciālisti, kas var palīdzēt, un lielākais plus ir tāds, ka tas nav citā iestādē, jo, ja tas ir cits speciālists iesaistīts no citas iestādes, tad uzreiz rodās komunikācijas problēma un sākās tāda klusē telefona, un mēs nevienmēr līdz galam saprotam, kāda bijusi tā problēma. Līdz ar to mēs varam efektīvāk atrisināt problēmas. Diagnostika, funkcionālā snieguma skatāmies, ja mēs testējam dažādas sporta veidus, futbolu, basketbolu, volejbolu, peldēšanu, UTT, arī tā skaitā jauniešu, ne tikai profesionāls sportists. Numur 4 nometnes, par tām jau bija pieskāries, dienas un diennakts nometnes. Rudenī bija tiešām ļoti forša nometne aizvadīta. Tagad mēs ziemā diezgan daudz brīvdienas trāpās, plānojas, man liekas, tikai 3 dienas nometne. Tiešām ļoti interesantām aktivitātēm. Tuvākajā laikā mēs sociālās tīklos publicēsim to plānu. Un ir dažādi citi vēl virzieni, ir dzimšanas dienas balītes, jauniešu bērni brauc svinēt 3 stundas, notiek svinēšana. Mēs norganizējam arī visādas aktivitātes interesantas. Un bērniem ir prieks, un vecākiem arī prieks, kad ir gan pēduši, gan arī fiziski nodarbināti. Organizējam seminārus, ir prakses iespējas, oficiāli sadarbojamies Latvijas universitātē ar Rīgas Traģiņu universitāti. Pie mums nāk tie, kas vēlās attīstīties, mēs esam ļoti atvērti uz tādu dalīšanos, jo tikai tā mēs varam kļūt labāk un palīdzēt sasniegt to lielo mērķi par sabiedrības veselību. Un mēs domājam, ka mēs arī tuvākajā laikā, jau 2 nedēļu laikā publiskosim to, ka mums ir pieejams Kaizenē tāds merchandise, apģērbs un aksesuāri, un arī pēc būtības tas mērķis veidot to lielāku komunu un to iesaist, tādu piederības sajūtu Kaizenam. Kopsavilkums, 3 lietas. Atceramies, ka tā komunikācija, tas bija iepriekšējā seminārā, tas bija šajā seminārā. Es domāju, tas nekad nemainīsies, ka komunikācija pats galvenais. Ja jums ir jautājumi, lūdzu jautiet, rakstiet čatā. Ja jūs esat atbraucat uz Kaizenu, droši uzrunājiet jebkuru speciālistu. Un arī konstruktīva kritika mēs gaidām arī tādu, jo tikai tā mēs varam attīstīties. Ja visi vienmēr būs viensprāts, tad mēs tā kā stagnēsim. Tā kā droši dalāties ar saviem viedokļiem, un mēs atbildēsim, cik mēs spēsim. Ja mums nebūs atbilde, tad mēs pameklēsim atbildi un tad dosim atbildi. Otrais, daudzpusīga attīstība. Svarīgi, ka no sākuma mēs attīstām personību, pēc tam mēs varam domāt par sportistu, un tad mēs varam domāt par konkrēto sporta veidu. Un tas ir pats galvenais, tā kā jau minēju. Bērns kļūst par veselu pieaugušo, par veiksmīgu biznesmeni, par lielisku vecāku. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi un daudz vieglāk īstenībā izdarāms nekā izaudzināt profesionālu sportistu. Un šis ir vairāk jums, vecāki, treneri, sporta entuziasti, esiet proaktīvi un parūpieties par savu veselību. Diemžēl Latvija ir pēdējā vietā Eiropas Savienībā pēc veselīgi nodzīvoto gadu ziņā vidēji, ir 52, 53 gadi. Tas ir vidēja vecums, ar kuru sākās ar veselību saistītas problēmas, vai tas būtu spēlēties ar mazbērniem, bērniem, iziet ārā ar suni vai nopļaut zāli. Un, ja Latvijā tie ir 52, 53 gadi, tad pāri jūrai Zviedrijā tas ir 74 gadi, un tā ir 21 gadu starpība. Un protams, nevienam tas ir vieglāk sakāms nekā izdarāms, bet ja mēs neatradīsim laiku tagad sportot, tad mums būs agrāk vai vēlāk jāatrod laiks, kad mēs vienkārši slimosim. Tā kā esiet vienkārši aktīvi un tad ir lielāka iespēja, ka arī bērni būs aktīvi. Jautājumi un atbildes, finiša taisne. Jā, biežāk uzdotie jautājumi pārsvarā apkopējumi no treneriem, kas aktīvi ikdienā šeit darbojās. Tipiskākais viens kāpēc tik ilgi tiek pildīta viena programma.
Centrālajai nervu sistēmai tas prasa laiku adaptēties kaut kādai slodzei. Literatūra saka, 4 līdz 8 nedēļas ir vidējais, ko mēs sapratām, kad līdz šim mūsu klients pārsvarā bērns jaunietis, arī pieaugušie nāca diezgan neregulāri, 1 reizi nedēļā vai kāds 2 reizes nedēļā vai pusotru. Līdz ar to mums nebija iemesli ļoti bieži mainīt programmu, jo mums arī svarīga vingrinājumu hierarhija. Izpildījums, atkārtojumu skaits, kam seko pretestība. Līdz ar to mēs nonācām pie secinājuma, ka optimālais mūsu tajā treniņu procesā būtu tie 2 mēneši, un tad mēs mainām programmu. Bet, jo mums parādīsies vairāk bērnu un jauniešu, kā arī pieaugušie, kas nāk biežāk, mums būs iemesls padomāt par to, ka iespējams mums jāmaina arī biežāk. Jā, tas būtu, man liekas, tas galvenais. Kāpēc nepieciešams jaudas segments? Jā, lēciens, skrējieni, medicīnas mūsu metieni. Galvenais, tas būtu spēja absorbēt dažādas kustības, bremzēšanas, tāpat pātrināties, kā iepriekš minēju, tā ir trauma prevencija, ja izvairīšanās jau no traumām. Mēs skrupulozāk varam pievērst uzmanību izpildījumam, līdz ar to izvairoties no traumām pēc tam vai saprast, kāpēc tieši viņam ik pa laikam konkrēts segments sāk sāpēt. Ja, man liekas, tā būtu tā galvenā lieta bērniem un jauniešiem, tiešām prasme izpildīt vingrinājumus kvalitatīvi. Vai atceldoties svarīgākais nav stiepšanās? Ja, tipisks jautājums. Mēs nesakam, kad atceldoties nevajag stiepties vai tikai jāstiepjas, jo arī zinātne nav viens prāts un kategoriski tikai par, tikai pret. Jo galvenais tas atcildīšanās mērķis ir centrālās nervu sistēmas nomierināšana. Gribam atgriezties tajā pulsa zonā, kas bija pirms treniņa stāvoklī. Ja, un tad mēs izmantojam tādas, teiksim, ekstras, papildus lietu, kā ieguvumu ķermenim, nevis tikai normalizēt pulsu, bet, pieņemsim, kā stiepšanās, pēdu vingrinājumi, līdzsvera vingrinājumi, elpošanas vingrinājumi, ar tiem, kā papildus līdzekli panākt to relaksējošo momentu. Un, jāatcerās arī, ka spēka treniņi vingrinājums pilnā kustība amplitūdā, tā ir sava veida muskuļa amplitūdas palielināšana, kad mēs principā arī jāsanāk stiepja muskuli un noteikti jāatcerās ir hipermobilāki cilvēki un ir ļoti tādi kokaināki, jeb stīvāki cilvēki. Un arī no tā aspekta jāskatās noteikti, kas ir kāds tiešām ar limitētām kustību amplitūdām. Jā, ieteicams biežāk būt stiepties. Tie, kas varbūt hipermobilāki, tiešām varam teikt gumijas cilvēki, tiem iespējams pat tas efekts principā nebūs nekāds. Ja, un viens noslēdzošais būtu laikam tās subjektīvās sajūtas. Ir, kam tiešām patīk un jūt to ieguvumu personīgo, jā, man tiešām tas palīdz. Un ir tāds, kas vienmēr teiks, nē, es nekad neesmu jūties labāk pēc tā. Ja, tas ir tiešām jāskatās ļoti, ļoti individuāli. Paldies jums! Lielisku vakaru! Un lai mēs visi esam veseli un fiziski aktīvi. Tiekās! Čau! Tā.